Vasara sākas jau pēc nedēļas. Jā, mani sauc Edvards Pauls, un šis ir raidījums Klase. Atceramies, vasara sākas pēc nedēļas, un tikpat ātri pēc nedēļas arī beigsies skola. Ļoti labi. Un šodien klases jaunā sērija. Būs interesanti. Šodien es jūs iepazīstināšu ar Rihardu. Viņa ģimene runā 2 valodās. Un kas ir ļoti interesanti, kad viena doma var iesākties vienā valodā un otra pavisam citā. Kā tas ir dzīvot starp 2 valodām? Un kā saprast, kurā valodā tu jūties vairāk kā tu? Šī bija tāda, krievalodīgā skola tāda. Bet tad vienu dienu man mamma saka, ka nākamgad tu mācīsies šajā skolā. Un tad pienāca tā diena, atnāk uz 1. septembri, un bija nedaudz šokēts, jo visi skolotāji māca nevis krieviski, bet latviski. Un jā, es biju arī nedaudz tā priecīgs, jo latviešu valodu es zinu tomēr nedaudz vairāk nekā krievu. Tomēr krievu es zinu, bet ne tādā līmenī, lai rakstītu, lasīt varu, bet rakstīt nē. Kaut kur minūtītes 2 lasām, 3 rakstam. 5 minūtītes, ja? Darbiņš. Klases biedri arī runā, lielākoties, protams, krievu valodā, bet es tā mēģinu ievest viņu latviešu valodā. Ko atšķiras? Protams, viņi runā dažādās valodās, kultūra arī tāda dažāda. Latvieši, piemēram, tur iziet ārā, tur vienkārši pastaigājas, bet krieviem tā kultūra ir tā kopiena ir baigi liela, un tur baigi daudz draugu savācās, draugu pulks, un vienkārši tur pāri tur bleņājās, un jā. Un kas tur kopīgs, tā pati, piemēram, draudzība, tur arī labus draugus var atrast, protams, ko es esmu pamanījis, latvieši ir tādi mierīgāki, bet tomēr krievalodīgie ir tādi, kā lai saka, aktīvāki. Krievalodu es zinu, jo no mammas puses tur visi runā krieviski, bet no tēta puses tur visi latviski runā. Tāpēc man tādas 2 valodas, kuras es zinu jau no bērnības. Dēļ tā, ka man ir tādas 2 draugu grupas, latvieši un krievalodīgie. Es varu ātri nomainīt savu, kā es runāju, krieviski. Protams, dēļ tā man tāda problēma, ka es dažreiz jaucu krievu, latviešu valodu, krievu valodu. Mājās arī es runāju gan, tā arī jaukts tāds ir. Runāju gan latviski, gan krieviski. Aizbraucu pie vienas somītes, tur runāju latviski, aizbraucu pie otras somītes, tur runāju krieviski. Tā arī visu laiku tā jaucās. Brālis sanāk, viņš par maniem 4 gadus vecāks. Tas sanāk, ka tad, kad es biju 5. klasē, viņš bija 9. klasē, viņš sāka iet uz tautas dejām. Un tad pēc 4 gadiem viņš tā arī mājās sāka tā dejot dažreiz. Un man tas ļoti piesaistīja pie tādas folkloras vides. Un tad viņš aizgāja no tautas dejām un aizgāja uz folkloras kopu. Tur ir atšķirība tāda. Un tad viņš arī tā teica, es tev uzdāvināšu akordionu, jo es jau viņu gribēju arī pirms tam baigi tā. Un tad viņš man uzdāvināja viņu septembrī, un tad viņš tāds tev jāiet, viņš jāmācās. Un tad viņš mani aizved uz tiem folkloras kopu, un tad es sāku spēlēt. Es eju uz dandariem, spēlēju tur akordionu un dejoju. Un pirms tam es trenējos airēšanā. Principā es tagad vēl joprojām trenējos, bet es uz viņu neeju. Man tētis dažreiz liekas uz turien iet, bet man vairāk interesē folklora, nevis tā airēšana. Es uzskatu, ka mana problēma ir tas, ka man nav labas attiecības ar savu tēti, jo viņš man visu laiku liek iet uz tiem treniņiem. Un es negribu iet uz tiem treniņiem, jo es tad jau šīs gads jau būs manējais 10. Un man tur vairāk nekas neinteresē, man tas vispār nepiesaista, bet tagad mani piesaista tā pati folklora.
Jā, tad, kad man sanāk pagājušā gada septembrī man brālis uzdāvināja akordionu, tad arī sākās man tā folkloras tāda dzīve. Tad, kad es, piemēram, eju uz tiem pašiem dandariem, tur arī ļoti maz tā kā jauniešu. Protams, parādās dažreiz, bet arī ļoti maz jauniešu. Un skolā arī neviens, es teiktu tā, neiet uz tādām tautas dejām vai neiesaistās folklorā. Es vienīgais eju uz folkloru, es vienīgais tā ģērbjos atsevišķi, es vienīgais spēlēju akordionu, gaitenī. Jā, es atšķiros šajā skolā, es domāju. Mācības latviešu valodā man šķiet ir ļoti pašsaprotamas, un man tā ir ikdiena. Bet kā ir tiem bērniem un jauniešiem, kuriem tas sagādā grūtības? Noskaidrosim, ko par to domā eksperts. Kā ir pusaudzim pārējot uz mācību procesu latviešu valodā? Ja viņš nav latvietis, Jā. ne? Ļoti vienkārši. Man ir viena dzimtā valoda, kurā es runāju varbūt mājās un ar draugiem, un es viņā domāju, un tad man ir latviešu valoda, kurā es mācos skolā. Un tad man reizē ir jāmācās latviešu valoda, un tas priekšmets, sociālās zinības, piemēram, vai ģeogrāfija, dubulta slodze. Un vai es par to esmu laimīgs? Drīzāk nē. Es jūtos, ka kāpēc tā, kāpēc citiem ir jāmācās mazāk, kāpēc viņi ātrāk ar visu var tikt galā, bet man ir jātulko. Un es teiktu, ka ļoti svarīgi saprast, ka mana dzimtā valoda ir kaut kas labs un skaists un no kā nebūtu jākaunās. Un tas, ka es zinu latviešu valodu, tā ir vienkārši tāpat kā elpošajā valstī. Viņi vienkārši ir jāzina un bez īpašām tur pārdomām. Kā var saprast, vai tas jaunietis saskarās ar ļoti lielām grūtībām un ka viņam tiešām vajag to papildus palīdzību? Kad rodas pretestība varbūt pret latviešu valodu, man nesanāk, un tad arī nevajag. Un tad labāk es runāšu dzimtajā valodā un kaut kā mēģināšu tur tos pārbaudījumus skolā nokārtot, bet galīgi nepatīk man tā latviešu valoda. Kad rodas tāda pretestība. Un tur nez vai skolotāji metoties cilvēkam virsū ar visu savu palīdzību un savu profesionalitāti palīdzēs, ir tāds diezgan labs paņēmiens, kas saucās valodas draugs, jeb badīs. Kāds no klases, kas ir dzimis kā latvietis, bet kas ir gan atvērts un tolerants un pieņemošs, un kurš varētu viņam kļūt par valodas draugu un palīdzēt. Mums, pieņemsim, Rihards stāstīja, ka tās krievu grupiņas un tās latviešu grupiņas viņas ļoti atšķirīgas ir. Vai tas kaut kā arī ietekmē to mācību procesu? Tas ietekmē skolotāju. Skolotājiem lielas acis, ko darīt, bet ir gudrs skolotājs jau atrast arī izēju šajā situācijā. Ja viņš to skolēnu pazīst, tad viņš saprot, kādas metodas izmantot vienas etniskās grupas jauniešiem, kādas izmantot citas un kā viņus savest kopā. Varbūt pirms kāda pretestība pret latviešu valodu ir radusies, būtu diezgan veselīgi to valodas apmācību koncentrēt vispirms uz sarunām, uz komunikāciju latviešu valodā. Pievērst uzmanību tam, ka ir svarīgi, lai cilvēki var sarunāties, lai viņi tiek galā ar vienkāršiem uzdevumiem, un gramatika ir pēc tam. Jo to nepatiku pret valodu var radīt tā skolotāja gramatikas, pielūkšana, jeb nolikšana centrā. Ja tu nezini gramatiku, tad tu nezini neko. Ar šo neiet viegli. Es domāju, ka tur ir vajadzīga zināma tāda akcentu maiņa, vērtība maiņa skolotājos. Tad arī mazāk pretestība būs pret latviešu valodu. Kā sabiedrība uztver to pāreju uz mācībām latviešu valodā? Ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas ļoti atbalsta, un ja vajag kādu atbalstošo, tad te es esmu. Jo patiešām, kā es minēju iepriekš, tā latviešu valoda ir vienkārši vajadzīga šajā valstī. No otras puses ir cilvēki, kas ir ļoti pret to un uzskata, ka ir vajadzīgas divas valodas. Sabiedrība ir sadalīta. Ir piekritēji, ir noliedzēji, grūti iet skolotājiem. Skolotājiem, liekas, šķiet, ka iet vēl grūtāk nekā skolēniem. Cieņa pret valsti
ieaudzināt vajadzētu, bet to vajadzētu darīt ne moralizējot, ne mācot dzīvot, bet parādot, ka tu esi šīs valsts nākotnes veidotājs, tā arī uzvedies. Es teiktu, ka skola var ļoti daudz darīt, lai to sašķelto sabiedrību vienotu, neizmantojot skaļus vārdus, bet ļaujot skolēniem piedzīvot to pašvaldību, piedzīvot valsti un sajusties vajadzīgiem. Rihardam ļoti interesē politika. Jā, man arī tas no sākuma likās ļoti aizdomīgi. Kamēr citi jaunieši skrolē TikToku, viņš skatās par pasaules jaunākajām ziņām. Tāpēc šodien viņam ir iespēja satikties ar ārlietu ministri. Viņš pajautās tādus jautājumus, kuri ir aktuāli arī jauniešiem. Rihards, jā. Baiba. Mani sauc Rihards, jā. Labi iepazīties. Prieks iepazīties. Prieks Cik garš iepazīties. esat? Jā. Cik gadu? 16. Super. Man ir ļoti daudz jautājumu par jūsu profesiju. Man arī ir daudz jautājumu pie tevis. Labi. Un mans pirmais jautājums. Vai jūs vienmēr zinājāt, ka jūs mācīsieties? Nē, es izlēmu. Es zināju, ka es gribu vidusskolā palikt tādā ziņā. Tas man bija skaidrs, jo man tāda neviena profesija īsti nesanāca. Ja? Nebija tā, ka es zinātu, ka man interesē, piemēram, autotehnika vai kaut kādas citas lietas. Šodien jau mūsu tehnika un profesionālās izglītības ir ļoti augstā līmenī. Tā kā, tur to tiešām, un arī, godīgi sakot, es saprotu, ka vairāk saņem lielākas algas tie, kas iziet cauri profesionālo izglītību un pabeidz, nekā tie, kas pabeidz vienkārši vidusskolu. Bet manā gadījumā, jā, vidusskola bija tā izvēle, un es, godīgi sakot, pielēmu, kur es studēšu vai kur es mēģināšu studēt tikai dažus mēnešus pirms skolas beigām. Tā kā bija jau jāiesniedz drīz dokumenti. Jā, tas nav varbūt tik labs piemērs. Bet tas bija tāpēc, ka man sakrustojās gan tas, ko tā interese par kaut kādu. Es studēju jurisprudences augstskolā, ka man gribējās saprast, kā funkcionē, teiksim, valsts pamati, ko tu var ļoti labi caur jurisprudenci saprast. No otras puses, man gribējās studēt tur, kur nebija iestājuma eksāmeni ne fizikā, ne matemātikā, jo mums nomainījās fizikas skolotājs 10. klasē, un pēc tam bija ļoti grūti mūsu klasē, jo mēs īsti netikām neviens labi galā ar fiziku. Arī es gribu pateikt visiem jauniešiem. Un es jau arī gāju tam pusauģu gadiem cauri. Tas man ir bijis laikam visgrūtākais laiks dzīvē īstenībā tie gadi tieši. Kā tā sajūta, manuprāt, ka tu esi viens, ka tev nav izrunāt savas kaut kādas problēmas vai izdiskutēt ar kādu, varbūt ļoti nomācoša un ļoti smaga. Bet tad atrast kādu, jo tomēr mēs neesam katrs viens. Kā atrast kādu, ar ko var tā vismaz izrunāties un aprunāties, jo tās sajūtas, ka ir grūti, ir katram no mums, un kaut kādā posmā tās ir izteiktākas. Un, manuprāt, tajā tieši jauniešu posmā tas var būt ļoti grūti, bet vienmēr kāds būs, ar ko var aprunāties. Un es domāju, ka tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi. Kas bija jūsu atbalsts jūsu pusauģu posmā? Jā, man tēvs agri nomira, tā kā man mamma, mēs palikām viens pašs, un mums nebija tādas ļoti tuvas attiecības. No mammas parasti nediskutēja tādas kaut kādas sev tādas svarīgākas lietas, jūtīgākas. Bet man bija viena klases biedrene, kas tā kā nebija tāda sākotnēji tuva, bet ar ko mēs vienreiz kaut kā sākām nejauši sasēdāmies busā no kaut kāda kolhoza vai kaut kurienes. Mums bija jābrauc rudeņos lasīt kartupeļi uz laukiem. Un braucām atpakaļ blakus un kaut kā sākām runāties. Un mēs kļuvām arī par solbiedrenēm, un viņa bija tas cilvēks, ko es varēju vislabāk arī tiešām tā cilvēcīgi izrunāties. Un es zināju, ka viņa neko nestāstīs tālāk, ka viņa ļoti uzticams cilvēks, un tā arī, teiksim, viņa arī man stāstīja kaut kādas lietas, ko es tālāk nestāstīju, un tas bija tā ļoti labi. Tas bija ļoti, es neteikšu, ka izglāba, tas nebija tik traki, bet katrā gadījumā tas darīja manu dzīvi daudz, daudz vieglāk. Un otra lieta, kas ļoti palīdzīga man bija tas, ka es daudz sportoju.
Un ka tas bija tā kā tāds patvērums no skolas, jo skolā, protams, arī tur vienmēr tās piezīmes un tas ārējais izskats. Man likās, ka es pēc kā neizskatos un ka tas viss saklājās vairākos slāņos. Bet, ka redzēt to sportu, citiem bija dējas, citiem bija kaut kādi citi tur aizraušanās, ka tu atrodi kaut kādu savu vēl telpu, ka tev nepaliek tikai tā viena joma, kas tā kā visu nosaka. Un tas, es domāju, manai tādai mentālai veselībai bija arī ļoti, ļoti palīdzīgi. Un tur bija dažādi cilvēki, atkal sportojot pilnīgi no dažādiem vecumiem un dažādiem izcelšanās, un tas arī bija ļoti forši. Kāds bija jūsu sporta veids? Šķērpmešana. Jā. Tagad tas bija tāds smags, es teikšu, sporta veids ļoti. Jā, bet nu jā, viņš deva mums iespēju, kā es teicu, satikt pilnīgi citādus cilvēkus, un arī tur bija ļoti labi. Un, arī tā apziņa tur radās par to, ka panākumi nerodas vienkārši tāpatās. Ka tu nevari aiziet un labi uzmest šķēpu, ja tu neesi pirms tam pamatīgu darbu ieguldījis gan tehnikā, gan arī fiziskā izturībā, jā, spēkā. Un ka tas viss posms ir smags darbs, un tad tikai var būt rezultāti. Ja? Un tā sevis disciplinēšana, piespiešana un tā apziņa, ka tikai ar darbu tu kaut ko var panākt, tas no turienes lielā mērā arī nāk. Valodas ir vajadzīgas ārlietu ministrijā? Ļoti, ļoti, un pēc tam dažādas valodas. Nu, tad Protams, angļu valoda gan runājumā, gan rakstiskā valoda, abas divas ir ļoti svarīgas. Bet mums arī citas valodas ir vajadzīgas. Mums ir vajadzīgas gan kaimiņu valstu valodas, gan, protams, vācu, franču. Franču ir otrā lielā starptautiskā valoda, bet arī spāņu un citas. Tā kā ļoti, ļoti. Un tad cik valodas jūs zinat? Saskaitīsim. Latviešu, angļu, krievu, franču kaut cik, nīderlandiešu ļoti labi. Jo es strādāju tur pa vēstnieci un iemācījos. Nu, un tad es varu sazināties, saprast kaut cik arī vāciski un taizemiski. Un tad 7 apmēram. Nu, jā, es teiktu par vācu un taizemiešu tas ir tāds netik labs līmenis, bet beidzības situācijā galā var tikt. Jā, no ārlietu ministram tādas specifiskas tomēr zināšanas ir vajadzīgas tādā ziņā, ka ne tikai tu gribi valstī labu darīt un tev ir jādeg par Latviju un tā jāgrib tiešām strādāt nenormēts darba laiks, bet arī jābūt kaut kādām prasmēm. Un tās prasmes, es teiktu, pirmām kārtām ir izpratne par starptautiskajām attiecībām, valodām, jo tas darbs ir pastāvīgi ar citu valstu amatpersonām, gan ārlietu ministriem, gan parlamentāriešiem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem. Tev tā valsts ir visu laiku jāpārstāv. Un ir arī jāsaglabā vienmēr vēsa galva, jo tas, ka mums ir karstas sirdis un emocijas par dažādiem jautājumiem, tas tā ir. Bet tā vēsā galva ir, jo tev jāiedziļinās, kā tā otra valsts tā kā mēģina skatīties uz tevi un kur jūs varat atrast tās kopīgās intereses. Un tas ārlietu dienesta uzdevums un kā ārlietu ministrijai vairot mums draugus un sabiedrotos. Jā. Un tad, ko, piemēram, es kā jaunietis varu tā darīt, lai kādu dienu kļūtu par ārlietu ministru? Es domāju, tu vari sākt droši valodas jau mācīties un nebaidīties arī runāt un droši arī tekstus rakstīt tādā un testēt. Šobrīd jau ar mākslīgo intelektu jau ļoti daudz var arī pārbaudīt sevi, kā tas sokās. Lasīt kaut vai, ja negribās lasīt tādus vēsturiskus tekstus par starptautiskām attiecībām, ir ļoti daudz arī romāni, kurus var klausīties interesantus. Ir tāds autors Kens Follets, ir tāds Robert Harris. Manuprāt, viņi arī latviski ir tulkoti, bet var arī angliski klausīties, kuri arī par vēsturiskiem, teiksim, tādiem posmiem ļoti labi stāsta tādā romānu veidā. Ja. Ka vismaz tā es savai meitai ieinteresēju, viņa arī interesē šīs lietas. Ārlietu dienests ir atvērts jauniešiem ar visādām interesēm un profesijām. Galvenais, kā es teicu, lai ir tā interese un ka gribās kaut ko labu darīt valstī. Labi, tad es painteresēšos. Labi. Gaidīsim tevi ar draugiem, kolēģiem. Draugs arī pasauli.
Daži mūsdienās no mums sēž telefonos, bet daži prot tos uzbūvēt. Šodien aiziesim paskatīties, ko dara elektronikas un robotikas pulciņā. Ejam! Ko tu šeit dari? Es daru savu pirmo paneli. Pirmo paneli? Ko nozīmē panelis? Atšķirībā no citām, tā strādā tā kā mikroshēma un dodas tā kā iekšā. Kur te pa visiem šitiem te, visām tām līnijām un to visu? Jā, Forši. Un kam tu šito taisi, vai tas ir tīri tā prototips? lielākoties tā kā, lai mācītos. Bet tev šis reāli patīk, tu te nāc ar prieku. Un tevi kaut kā šis skolā ietekmē, varbūt tev loģiskā domāšana labāka palikusi? Man robotika vairāk palīdz koncentrēties uz lietām. Uz to tieši pacietība tev tieši aug. Man laikam īstenībā arī ar pacietību reizēm vajadzētu. Laikam jāpamēģina robotika. Es arī šeit esmu atradis kādu draugu šeit. Tas? Jā, tas. Aizējam. Es taisu lietas ar elektrību, tā kā visādus magnētus uztaisījis, arī tās tur vējdzirnavas ar motoru. Un ko tu tagad taisi? Tagad es taisu vējdzirnavas ar saules paneļiem. Ar saules paneļiem. Un man jau šeit ir pielikts motors un platforma, un viss ir. Man ir tikai pielikt saules paneļus, un man šķiet, ka viss ir. Pat pieaugušais. Sveiki. Sveiks. Edvards. Mārtiņš. Jūs arī šeit nākat? Es agrāk šeit mācījos. Tas noteikti bija pirms 10 gadiem. Un es 10 gadiem. noteikti savus 5 gadus šeit noteikti esmu pavadījis. Savus labākos jaunības gadus. Daudz, ko es esmu sasniedzis dzīvē, ir pateicoties šim pulciņam. Ko jūs darat šobrīd? Šobrīd es strādāju par autoelektrības vienā no Latvijas vadošākajiem autoservisiem. Un daudz, ko es šobrīd pielietoju praksē, es esmu guvis šajā pulciņā. Interesanti. Tur es skaidri atceros, tā bija man vismīļākā vieta. Zelta lāde. Šeit es meklēju visas tās mazākās detaļas, vairākām stundām stāvēju, meklēju, kā var atrast to īsto pretestību vai kondensātoru. Pulciņš pats galvenais, ko man deva, viņš man deva iedvesmu. Jo ļoti daudz lietas, ko es esmu pats uzbūvējis ar savām rokām, joprojām stāv man mājās un atgādina man par tiem labajiem laikiem, ko es pavadīju šajā vietā. Šeit, lūk, ir mans skolotājs Jānis. Ļoti labs cilvēks, daudz man ko ir iemācījis, daudz man ir atbalstījis. Caur cik konkursiem mēs esam izgājuši, mēs pat esam sūtījuši uz starptautiskiem konkursiem darbus un pat esam dabūjuši atzinību. Kāds vispār ir Jānis kā skolotājs? Es pateiktu, viņš manās acīs ir ļoti gudrs un cilvēks, pēc kura vajadzētu stiepties, un viņš var iemācīt ļoti daudz, ja tu viņam klausies. Un kāpēc pulciņš tieši ir vajadzīgs? Mums ir arī savs mērķis. Tomēr negribētos, ka pazūd tāda lieta kā tehniskā inteliģence. Un ir vajadzīgi gudri speciālisti, jo elektronikas kļūst arvien vairāk, kā mūsu Mārtiņš, piemēram, tagad ir taisni tur, kur viņus vajag. Ja jums saules nav gadījumā, tad mēs iedosim jums vietējo sauli. Vietējos tiešām griežus. Šitas ir stilīgi. Un mēs stipri skatāmies pēc individuālās izaugsmes. Piemēram, Oskars jau ir zināmu līmeni sasniedzis ar akustikas lietām. Jau ir būvējis pastiprinātājs, mēģina drusku labot tādu bumboksiņu. Jā. Pieņemsim, kaut kāds kondensators ir kaut kādā schēmā, piemēram, beigts vai uzsprādzis. Tā kā var izzvanīt, un tad, kad tu tuvojies no kondensatoram, tu vari redzēt, ka viņš ir īsavienojumā. Tādēļ arī schēma nestrādā. Pamēģinās? Es varu pamēģināt, jā. Tu man parādi, kas man jāpamēģina salodēt. Tajā galā. Sapratu. Un jāatlaiž, jo lodējums vēl pāris sekundes ir šķidrus tāds. Vai zināt, kas ir alfa daļiņa? Alfa daļiņa, nezinu. Alfa daļiņa ir viena nevāga lieta. Tas viss ir saistīts ar radiāciju. Un tas ir reāli jāzina, kas tas tāds ir radiācija. Vai radiācija ir saistīta ar radio? Vispār ir saistīta, jā, jo sākumā bija radiācija, viņa izplatījās taisnā virzienā, un no tā pacēlās nosaukums radio. Jo ir tāds elements rādījis.
Un arī tas, zināmā mērā, tā ietekmējies. Nu, klāt nebija, jo tas bija pirms 100 un pāri gadiem, bet tā rakstos uziet. Un elektrību es varu parādīt tādu interesantu lietu, piemēram, ja? Nu, vai elektrību var redzēt? Nevar. Nevar redzēt, bet viņas iedarbību var redzēt. Man ir tāds lielisks vērķis, ko sauc par Van de Graafa ģeneratoru, bet es parādīšu vienkāršāk. Pati pirmie elektrības mēģinājumi, elektrostatika lūdzu, un lapiņas atplešās. Re? Tā ļaudis iemācījās atpazīt, ka tur ir elektrība. Es īstenībā domāju to, ka šis pulciņš ir ļoti krūts tādā ziņā, to, ka, ja tiešām ir tās problēmas kaut vai ar to pašu koncentrēšanos skolā, kuras man īstenībā daļai ir, tad man liekas, ka te var ļoti patrenēt to pacietību un tiešām izmēģināt jaunas lietas. Piemēram, es nezināju, ka no kastītes ar pāris vadiem un kaut ko tādu radio uztaisīt. Nu kā, es nekad nebūtu iedomājies. Tāpēc, jā, es domāju, ka šis ir tiešām ļoti lietderīgs pulciņš, uz kuru var aiziet. Nu, šodien raidījumā mums bija viss. Gan politika, gan robotika. Vieni domā par valsts nākotni, kamēr otri būvē nākotni. Un skaidrs ir viens, to, ka jaunieši var vairāk nekā tas izskatās. Tiekamies jau nākamajā klases epizodē. Čau!